Raidījums tapis Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē. Sveicināti skatītāji! Vēl viena nedēļa paskrējusi, un mēs atgriežamies ar jaunāko epizodi. Šīs nedēļas raidījumu aizvadīsim patīkamā ziemīgā noskaņā. Paldies arī tiem skatītājiem, kuri ir pievienojušies Facebook lapā, jo, kā jau zinām, mēs esam sasnieguši pāri 1000 sekotāju slieksnim. Un uz šādas priecīgas nots skatīsimies, ko mēs piedāvāsim jaunākajā epizodē. Brauciet apzinīgi ziemas laikā. Pilnīgs erors galvā, nospiesta bremze, aiztaisītas acis, jā. Izveido pats savu eglīti. Ko sagaidīsim no nākamā gada? Astrologi uzreiz nenodarbojas, kad tik kaut ko noprognozē. Kas tev tur būtu? Ar visu sirdi par labiem darbiem. Man, piemēram, meita arī skatās un nesaprot, kāpēc ir, kā var nebūt tur kancelējas piedaruma vai kaut kas tam līdzīgs. Ziema ir atnākusi ne tikai ar svētkiem, bet gan arī ar kādu dāvaniņu uz Latvijas ceļiem. Šī dāvana ir nekas cits, kā tikai ledus, kurš palēnām ir pārklājis visus Latvijas ceļus un satiksmi ir padarījis daudz bīstamāku. Bet kāda ir šī brīža situācija uz Latvijas ceļiem, to skatieties nākamajā sižetā. Līdz ar ziemas iestāšanos drošībai uz ceļa ir jāpievērš sevišķa uzmanība. Diemžēl šis gada laiks ir sācies jau ar traģiskām un pat letālām avārijām, kuru iemesli bieži vien ir neapzināti izvēlēts braukšanas ātrums un slidenie ceļi. Satikām Ingu, kura pirms 3 nedēļām cieta autoavārijā, izvairoties no meža zvēra, iebraucot grāvī un apmetot kūleni. Ingai ļoti palaimējās, jo guva vieglas traumas. Tas notika vienā mirklī. Tās ir sekundes simtdaļas, ja, kad tu nespēji aptvert neko. Visu dzīvi paiet gar acīm un tu esi grāvī. Bet, tev var uz ceļa pārsteigt gan zvērs, nesagatavojot tevi, gan pretimbraucējs, gan arī tas, kad mazliet novēršās no ceļa. Ceļu policija īpašu uzmanību velta tiem pārkāpējiem, kuri izvēlas neatbilstošu braukšanas ātrumu. Tas ir iemesls, kādēļ automašīna ir pakļauta sanešanai un tiek zaudēta vadība pār savu spēkratu. Ziemas laikā, protams, pirmām kārtām vajag nodrošināt transporta līdzekli atbilstoši ziemas apstākļiem. Tehniskais stāvoklis ir jānodrošina, protams, ziemas riepas atbilstošas, kā arī jātrenē savas iemaņas. Jātrenē iemaņas, nedrīkst būt pārgalvīgs. Jābrauc ir tā, lai justos droši, lai arī pārējie būtu droši. Un savs braukšanas stils, kā arī ātruma izvēle. Tas ir atkarīgs arī no auto piedziņas, vai tā ir priekšpiedziņas vai aizmugures piedziņas automašīna. Bet katrā gadījumā jāsamazina tas braukšanas ātrums. Lai mēs būtu korekti un spētu braukt pa ielām ar drošības sajūtu sevī, ir ieteicams apmeklēt papildus apmācības. Lai uzzinātu, kādas ir raksturīgākās autovadītāja kļūdas, satikām Haraldu Šlēgelmilhu, kurš ir profesionāls autosportists. Uzklausījām viņa viedokli par drošas braukšanas skolu. Parasti ir tā, kad ir situācija uz ceļa, ir pilnīgs erors galvā, nospiesta bremze, aiztaisītas acis, jā, un mēs gaidām, kas notiks, un parasti notiek avārija. Principā ir 2 veidi motivācijas, kāpēc cilvēku šeit nāk. Viens ir tad, ja viņš jau ir iekļuvis neatkarīgi no sezonas vienā vai otrā avārijā un pats sapratis, ka principā no viņas būtu bijis iespējams izvairīties, ja vien viņa prasmes būtu bijušas labākas. Un tad ir kaut kāds kontingents, kas nāk uzreiz pēc pirmiem sniegiem. Uzreiz zvana, piesakās un vēlas tieši apmācības sniegotos laikapstākļos, ko mēs arī piedāvājam, kur viņi saprot, ka galīgi ir par švāku ar tām prasmēm. Teiksim, ir tādi 2 veidi pārkāpēji. Viens ir tas, kurš pārkāpj, aiz nejaušības, tiešām netīšām. Un otrs pārkāpējs ir tas, kurš tiešām steidzas un tad arī dara to apzināti, pārkāp tos noteikumus apzināti. Principā uz ceļu satiksmes negadījumiem tiek saukta ceļa policija. Tas ir tāds, mūsu viens no galvenajiem uzdevumiem. Tāds augstākais uzdevums, kāds ir ceļa policijai, tas ir tā kā
veikt to darbu tā, lai tiktu novērsti pēc iespējas mazāk būtu ceļu satiksmes negadījumos cietušie un bojā gājušie. Tas ir mūsu galvenais uzdevums. Par to, ka ceļu policijai ir spēja ātri reaģēt, pārliecinājāmies brīdī, kad bijām liecinieki kādam ātruma pārkāpējam. Audi vadītājs nobrauksim pa labi un apstāsimies nodot. Ceļu policija vadītāja apliecība, polūkša reģistrācijas apliecība. Piefiksējam ātrumu pārkāpumiem, tādēļ apturējam. Nu, būtībā ir tā, kad apturot vadītāju, pieejot pie vadītāja, mums ir pēc instrukcijas, mums ir instrukcija, pēc kuras mēs vadamies, mums ir pienākums sasveicināties un paskaidrot apturēšanas iemeslu. Jā, mēs viņu saglabājam, pēc tam Gāvis ielā dežūrdaļā lielajā serverī ieliekam. Nu, lai gadījumā, ja persona pēc tam, teiksim, rīt jau vēršas pārsūdzēt, tad video tur būs pieejams. Droši vien, ka drīzumā arī iespējams sāksim aktīvāku darbu uz apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem, ņemot vērā, kad tiek likvidēta tā pašvaldības policijas, ceļu policijas pārvalde. Bet, gaidīsim rīkojumu no vadības, protams. Arī ar tiem bojā gājušiem. Šobrīd ir it kā tā kā vairāk bojā gājušie, bet redzēsim, kā tas gads noslēgsies. It kā cenšamies strādājam. Gan jau tā situācija uzlabosies. Ceļu policija, teiksim, skaitās ceļu policija, bet, protams, arī strādājam ar visiem pārējiem likuma pārkāpumiem. Ja redzam kaut kādu likuma pārkāpumu, protams, cenšamies to novērst un arī, protams, par saistībā ar to lietu cenšamies fiksēt kaut kādas aizdomīgas personas. Ja ir, tad pārbaudam. Tas ir mūsu pienākums, jā. Šī gada beigās un nākamgad pašā pirmajā mēnesī Latvijā tiks izvietoti 16 stacionārie radari un pakāpeniski arī sāks viens pēc otra šie radari darboties. Un līdz ar to tad jau autovadītājiem jārēķinās, ka šajos melnajos punktos viņu uzvedība ceļu satiksmē tiks pastiprināta, kontrolēta ar šo radaru palīdzību. Pēdējo laiku avārijas un traģēdijas ir izraisījuši jaunieši, kuru iemesls ir pieredzes trūkums un agresīvā braukšana. Martā bija, diemžēl, diezgan daudz bojāgājušie, ņemot vērā to, ka vienā negadījumā gāja bojā vairāk kā 5 cilvēki. Tad vienā mums bija 6 bojāgājušie, un otrajā negadījumā 4, kas uzreiz šo statistiku pasliktināja krietni. Tā kā, ja mēs runājam tieši par šo gadu, jāsaka, ka mums ir bijuši atsevišķi negadījumi, kuros gāja vienlaicīgi bojā ļoti daudz cilvēku. Tāpēc es pieļauju iespēju, ka šī statistika, tāpēc ir ļoti slikta. Principā gados jauni cilvēki, arī traģiski negadījumi, kas notiek, pārsvarā ir iesaistīti gados jauni cilvēki, kas ir bijuši pārgalvīgi, un tādēļ arī ir notikuši. Tā pieredze nav tik liela, un pārgalvība lielāka par to pieredzi. Tas galvenais iemesls laikam. Jo jaunāks braucējs, jo agresīvāks. To var pamanīt pilsētās, to var pamanīt uz ceļa. Jo arī jaunākiem ir jaudīgākas mašīnas, ar ko viņi pat īsti galā netiek. Tā kā baidzētu mazliet piedomāt, un man liekas arī, kad ilgāk jāliek ir tiesības, lai varētu dabūt, lai būtu tāda kaut kāda droša braukšanas skola vai kaut kas tāds. Līdz šim gadam nekad nav bijuši tik traģiskas avārijas, kuros ir iesaistīti jaunieši. Iemesls bieži vien ir pašu autovadītāju bezatbildība. Šis gads patiesībā arī, ja mēs skatāmies pēc šīs te avārijas, kad bojā iet 2 jauni cilvēki, raksturojas ar to, ka iepriekš mums nav bijuši tik daudz traģiskas avārijas, kā pie autostūres. Pirmkārt ir jaunietis, mašīna arī pamatā ir jaunieši. Viņi klāji neievēro likuma normas, ir nihilistiska attieksme pret ceļu satiksmi, pret apkārtējiem
satiksmes dalībniekiem, kas būtiski pret pasažieriem. Un, diemžēl šīs avārijas daudzas šogad ir beigušās traģiski. Palielinoties avāriju skaitam, CSDD rīko pastiprinātas kampaņas, lai liktu cilvēkiem aizdomāties par negadījumu sekām. Mēs ar kampaņām strādājam vairāk nekā 10 gadus. Tad bojāgājušo skaits Latvijā ir samazinājies 3 reizes. Līdzīgi arī samazinājušās avāriju skaits un ievainoto skaits. Ja mēs skatāmies pēdējos gadus, jā, mums ir bijuši iepriekšējie 3 gadi, kad bojāgājušo skaits bija līdz 180 cilvēkiem gadā. Šogad šis skaits jau decembra sākumā ir pārsniegts. Tas nozīmē, ka jau sākumā minētie kontrole, informēšana, likumdošana visā šajās jomās kaut kas ir iztrūcis. Citās Eiropas valstīs šādas apmācības pat ir obligātas, liekot arī tiesības. Un, pirmkārt, tas ir pierādīts, otrkārt arī tās mūsu atsauksmes no tiem cilvēkiem, kas veic šīs apmācības, pilnīgi noteikti apstiprina, ka tā ir. Un tā jau ir ar visām lietām, ko mēs darām. Ja mēs viņus treniņu procesā apgūstam, tad neatkarīgi no apstākļiem mēs viņus spējam atkārtot. Un viss ir atkarīgs no tā, vai šis treniņu process ir bijis un cik viņš ir bijis efektīvs. Un šeit es gribētu uzrunāt visdrīzāk vecākus, kuriem bērni iet autoskolās, kuri varbūt nesen ir iegādājušies tiesības, tik tiešām nenožēlo tos 90 eiro, lai piedalītos šādā apmācībā un lai viņu bērni kā jaunoja autovadītāji būtu droši uz ceļa. Viens no veidiem, kā pilnveidot savas zināšanas un izvairīties no avārijām, ir apmeklēt drošas braukšanas poligonu. Pēc Haralda viedokļa uzklausīšanas mūsu reportieri Katrīna devās izmēģināt savus spēkus trasē. Sākumā tik labi viņai neveicās, taču pēc pāris izmēģinājumiem viņas braukšanas prasmes manāmi uzlabojās. Pats galvenais, ko vajadzētu ņemt vērā, ir mēģināt saglabāt vēsu prātu un arī tad analizēt situāciju, uz kuru pusi mūsu samet. Vai mēs pēkšņi atrodamies jau pretējā braukšanas joslā, kur varbūt brauc smagā automašīna pretī. Varbūt mēs jau esam virzienā uz grāvi, kur mums ir mežs vēl kaut kādi šķēršļi, kuros iebraucot nepatikšanas var būt ļoti lielas. Šeit mēs tieši mācām cilvēkus pareizi reaģēt uz situācijām tieši šajos sarežģītajos apstākļos. Mums šeit ir iespēja nosimulēt pilnīgi visas nestandarta situācijas, kas var gadīties uz koplietošanas ceļiem, to darot drošos apstākļos. Attiecīgi, tāda veida saslīdēšana, kas notiktu uz ceļa, visdrīzāk beigtos avāriju, tad šeit to var izdarīt absolūti drošos apstākļos. Un vadītāju uztrenēt līdz tādam līmenim, ka viņam instinktīvā līmenī ir iestrādāti pareizi refleksi. Attiecīgi, ir situācija, viņš zina, kā viņam pareizi rīkoties. Protams, visiem varam novēlēt priecīgus Ziemassvētkus, laimīgu jauno gadu, būt tolerantiem vienam pret otru uz ceļa, ievērot noteikumus, un tad līdz ar to nenāksies saskarties ar ceļu policiju un nebūs nepatīkami brīži uz ceļa. Tikai tad tu saproti, ka tu vari sāpināt gan savus tuviniekus, gan viss, kā varētu būt arī cits iznākums. Es tad esmu tikusi, paldies Dievam, sveikā cauri, tikai ar nelielām traumām, bet ir bijuši gadījumi sāpīgāki gan sev, gan pārējiem. Ziemassvētku gaidīšana ir ne tikai brīnuma laiks, bet arī periods, ka visi aktīvi sāk rosīties. Cilvēks steidz meklēt dāvanas un iespējas, kā izgreznot savu mājokli. Un mēs visi labi zinām, ka Ziemassvētki nav iedomājami bez zeglītes, bet ja vēlaties savā interjerā kaut ko oriģinālāku, Kiwi jums pametīs ideju.
Ziemassvētki nav iedomājami bez eglītes. Vēlējāmies iepriecināt kādu veco ļaužu pansionātu, kuriem sagādāt šo īpašo svētku sajūtu. Nevienmēr tas var izrādīties tik vienkārši, bet neatmetām ar roku un meklējām alternatīvas. Pēc padoma vērsāmies Limbažu ziedu veikalā Amadīnī. Bieži nenotiek tā, ka cilvēks nāk ar ļoti netradicionālu ideju. Biežāk ir tā, ka nāk ar ļoti tradicionālām idejām. Un tad mēs mēģinām pierunāt. Varbūt uztaisam kaut ko pavisam savādāk, uztaisam action. Iespēja ir, piemēram, iet audumu veikalā, nopirkt dažādus audumus vai dzijas un satīt, piemēram, stieplītes un uztaisīt interesantu eglīti. Viņa nebirs, viņa nenovecos, tikai mazliet putekļi sakrāsies. Noskaidrojuši, ar ko sākt, ķerāmies pie darba, lai taptu Ziemassvētku īpašā eglīte. Pēc padoma, kā izveidot alternatīvu Ziemassvētku eglītei, esam ieradušies ziedu bāzē Magnolijas zieds. Šovakar man palīdzēs Sintija, un tad kopā izveidosim kādu alternatīvu Ziemassvētku eglītei. Varētu izveidot klūgu eglīti, kuru mēs varam dekorēt pēc visām vēlmēm no iekšpuses, no ārpuses ar lampiņām. Pamats ir karkas, ar ko arī mēs sāksim izveidot šo karkasu. Vispār pamatā tiek likta viena stingra klūga, kuru mēs izveidojam apļu formā. Kad pamata forma tiek izveidota, mēs ņemam pārējās klūgas, ko mēs piegriežam attiecīgi garumam, ko mēs gribam. Pamati šie 6 ir jāpiestiprina. Mēs viņus stiprinām no iekšpuses tādā tā kā krustā laižam cauri. 6 šos izveidojot, viņi augšā tiek sasieti kopā. Un tad sāku vīt. Uz Ziemassvētku laiku šīs, teiksim, neikdienišķās ir ļoti aktuālas. Ikdienā, protams, nē. Karkas ir gatavs, mēs viņus varam sākt dekorēt. Un varam izmantot parasto matu laku, kas arī šo sniedziņu tur klāt. Eglīti ir izveidot un devāmies iepriecināt kādu no sociālā aprūpes centra Mežciems iedzīvotājiem. Man viņi nozīmē, ziniet, visu mūžu. Vot, kad cilvēki saka, tanīs savecki laikos, mēs negājām baznīcā, mēs vienmēr gājām baznīcā. Un mamma vēl tur kaut ko ņemās, un mēs vienmēr nokavējām tūlīt pirmienē. Mamma izcep maizi, vot maizes savas maizes smarža. Tas ir varbūt Ziemassvētkos, vienalga kā tu dzīvo. Mīļie jaunieši, cik variet garīgumu, dejojiet, dziediet, brauciet ceļojumos, bet nebrauciet pavisam prom. Un kārtējo reizi pārliecinājāmies, ka dāvināšanas prieks mēdz būt patīkamāks nekā saņemšanas. Cilvēkiem patīk izdibināt nezināmo, tādēļ bieži vien viņi vērš pie astrologiem. Mēs pie šiem cilvēkiem dodamies, lai uzzinātu daudz ko jaunu par savu privāto dzīvi, par darbiem un par turpmākiem plāniem. Bet mums Kivi astrologi pastāstīja, ko mēs varam sagaidīt no nākamā gada. Straujiem soļiem tuvojas 2014. gada izskaņa. Drīz vērsim durvis jaunajam 2015. gadam. Kopš seniem laikiem cilvēki zvaigznes ir izmantojuši kā tulku, lai izzinātu savu nākotni. Mūsdienās masu mēdīji piedāvā plašu informācijas klāstu par nākotnes prognozēm. Apjautājām Rīgas centrā sastaptos cilvēkus. Jautājām, vai viņi tic horoskopiem? Ik pa laikam Twitterī pačkoju, kad ir tāds horoskopu parasti slavēju. Citreiz palasu, bet tā īsti iedzinājies neesmu. Es viņus izlasu pēc tam, kad tas periods, par ko rakstu, ir pagājis, lai salīdzinātu, vai sakrit vai nē. Периодически читаю, но больше для просто не придаю большого значения этому. Tādam personiskam horoskopam es ticu, bet tam, kas ir avīzēs un žurnālos, protams, nē. Cilvēks nevar iedalīt 12 daļās un domāt, ka tu esi līdzīgs kādam no 12.
principā ir reizes, kad es ieskatos tā intereses pēc, bet visu laiku tu redz, ka tas ir viens un tas pats principā, un tas var atbilst jebkurai zīmei, tā kā tam nav nekādas ticamības uzskatu, tur nav nekāda tāda patiesība iekšā, kura būtu jālasa un jāpievērš uzmanība. Lai skaidrotu, vai zvaigznes patiešām spēj ietekmēt mūsu likteni, apmeklējām certificētu astrologu Kristapu Baņķi. Astroloģija ir sena zinātne, nevis mūsdienīga zinātne. Mūsdienīgai zinātnei savu nosacījumu ir sena zinātne. Tajā pašā laikā neviena cita zinātne tik ļoti precīzi nevar noraksturot cilvēku, kā to izdarīt caur astroloģiju. Astroloģija ir spēcīga tajā brīdī, kad vajadzīgs izvēlēties laiku, kurā brīdī ko precīzi darīt. Dzīve ir tā cikliska. Un tā prognozēšana nav tik biedējoša, kā to uzskata astrologi, uzreiz nenodarbojas, ka tik kaut ko noprognozē. Kas tev tur būs? Mēs ļoti daudz laika veltam, lai izskaidrotu, kāds ir cilvēks. Astrologs atskatījās uz aizvadīto gadu un sniedza ieskatu 2015. gadā. 2014. gads ir zirga gads. Zirgs ir strādīgs. Zirgam nepatīk pārsteigumi, ir vienkārši jāstrādā. Un Latvija ir dzimusi zirga gadā. Tātad šī gada tēma līdz pat janvārim 20. ir strādāt visās izpausmēs. 2015. gads ir kazas gads. Kaza ir kaprīzāka, svārstīgāka, mākslinieckāka, ģimeniskāka un patīk labi paēst. Padomājam, kāda ir kaza kā dzīvnieks. Tie, kas mācīs pielabināties gadam, tas nozīmē sapratīs, ko viņiem vajag darīt, tur ieguldīs savus resursus, laiku un dzīvos tādā stilā. Kaza būs pēdusi, liksies mierīgi, forši dos pienu, sieru, visu kaut ko tēlēni sakot. Savukārt tiem, kuri nedos to vajadzīgo barību, un tā barība nākamajā gadā ir izglītošanās, vajag izglītoties ļoti aktīvi. Tas nozīmē ne tikai iet uz augstskolu, vajag vienkārši lasīt, bagātināt savu iekšējo pasauli, tā ir tā nākamā gada barība. Un, lai justos labi, vajag izglītoties un domāt par to dzīves komfortu. Un tiem, kuri nemācīs to saorganizēt, kaza ko dara, blēj. Un tad, kad viņi blēj, tad tā nav baigi patīkamā tāda skaņa, tas vienkārši tracis no nekā. Un tas gads līdz ar to arī ir tāds, kad cilvēki top tēmas prioritārās ir izglītības jautājumi, ko visi centīsies kārtot, nekustamā īpašuma jautājumi, jo no tā atkarīga ģimenes dzīve. Jāizdomā katram, kas viņš būs pa kazu šogad. Tā, kura iet barā ar visiem, tā, kura blēj, tā, kura kalnos kāp un ir neatkarīgā kalna kaza, ja? Vai tā, kuru apēdīs citi, vai tā, kuru citi baros. Tas katram pašam jāizdomā. Vienmēr sakot, būs liela blēšana no vienas puses, un tajā pašā laikā daži ļoti, kas mācīs taisīt biznesu, ļoti augstu tiks dzīvē. Ziemassvētki ir kopā būšanas laiks, ka mēs vēlamies iepriecināt savu tuvākos. Prieks par tiem cilvēkiem, kuri spēja rast Ziemassvētku noskaņu, kuriem tādas diemžēl nav. Un šo visu mēs varam novērot tepat Rīgas centrā, par ko tieši mēs runājam, skatieties nākamajā sižetā. Ziemassvētki ir mīlestības un dāvināšanas laiks. Viens veids, kā dalīties šajā priekā, ir nodarboties ar labdarību, ko var izdarīt tepat pie Laimas pulksteņa Laimas namiņā. Palīdzam bērniem, kas nāk no daudz bērnu maznodrošinātām ģimenēm. Katru gadu mēs aptveram citus reģionus. Šogad tā ir Latgale un Vidzeme. Tad bērniņi zīmē šīs kartiņas, raksta, ko viņi vēl saņemt Ziemassvētkos. Un cilvēkiem ir tā iespēja šo sapnīti piepildīt. Pirmo nedēļu bija tā, ka cilvēki daudz ļoti. Mums jau likās, būs tā mierīgi un tā, bet pirmās nedēļas laikā katru dienu paņēmām virs 100 kartiņām. Bērnu vēlēšanās ir dažādas, sākot no mašīnām, grāmatām, konfektēm, līdz pat planšetdatoriem un televizoriem. Tā pati lielākā dāvana, ko prasīja, bija trenžieris meitenītei, jo viņai ir veselības problēmas, kā viņai invaliditāte ir, un tad viņa prasīja šo trenžieru, un es jau ļoti uztraucos. Viņa bija iekarinājusi to kartīti atsevišķi eglītē, un es jau domāju, nevar būt, ka kāds noprasīts trenžieris 500 eiro apmēram maksā. Tieši šīs nedēļas laikā bija tieši ienācis viens vīrietis, viņš izvēlējās, un es biju tik priecīga, ka arī tās pavisam lielās, un likās tā tiešām kāds varēs, bet var arī tās visas lielās dāvanas. Bērnu rakstītās vēstules ir ļoti aizkustinošas.
Kate dalījās stāstā, kurš viņai atmiņā palicis visspilgtāk. Puisis jautāja naudiņu medikamentiem, jo viņiem bija slima māte. Viņam ģimenē sanāca tā, ka tēvs bija slims ar sirds nepietiekamību, un viņš nomira. Beigās, jo nepietika naudiņas, lai viņu izvēsļot. Kad viņam saslima tā māte, viņš arī prasīja to naudiņu, lai nopirktu tos medikamentus, lai viņa izvēsļotas, un viss būtu labi. To, ko viņš jautāja, bija 35 eiro. Un atnāca mums arī cilvēks no radio, Toms Grēviņš. Jā, viņš atnāca, paņēma to kartiņu un arī atnesa to dāvanu. Cilvēkiem ir dažādi iemesli, kāpēc piedalīties šajā labdarības pasākumā. Otram prieku var dot. Viena meitenīte gribēja būt princese, tad viņa gribēja rotas lietas un grāmatiņu un krājkasīti un lelli. Protams, mums liels prieks ir un tās vēstules tiešām ir diezgan aizkustinošas. Kur, man piemēram, meita arī skatās un nesaprot, kāpēc ir, kā var nebūt tur kancelējas piedaruma vai kaut kas tam līdzīgs. Gribās jau, lai tie bērni tic tam Ziemassvētku brīnumam. Ir kas tic, ir kas droši vien nojauš, kādā veidā tas ir, bet mēs jau visi gribam ticēt Ziemassvētku brīnumam. Arī raidījums Kivī vēlas iepriecināt savus skatītājus, tādēļ pagājušajā nedēļā izsludinājām konkursu sadarbībā ar skaistumkopšanas salonu BB Binija. Šodien skatīsimies, kurš būs uzvarētājs starp tiem 147 dalībniekiem. Atgādinām, ka uzvarētājs savā īpašumā iegūst skaistumkopšanas procedūru. Tā, un par laimīgo kļūst Inga Dulpe. Apsveicam! Paldies, skatītāji, ka bijāt šo nepilnu pusstundu kopā ar mums. Raiti un Simona, atgādinām, brauciet droši uz ceļiem un gatavojieties Ziemassvētkiem. Un tiekamies jau nākamnedēļ. Visu labu!